Esiet sveicināti webinārā, kā uzkrāt miljonu līdz pensijai, kur tad padalīsimies ar praktiskiem padomiem nākotnes labklājības veicināšanai. Esmu Lauris, strādāju Indexo jau vairākus gadus, un par šiem gadiem esmu palīdzējis vairāk kā 2,5 tūkstošiem cilvēku sakārtot pensiju šeit Latvijā. Un, jā, kompānija Indexo jau vairāk kā 6 gadus strādā Latvijā, un jā, jau pēc kapitāla esmu trešais lielākais pārvaldītājs un arī strādāja augošākais pensiju pārvaldītājs Baltijā. Un, jā, tīri sākumam, jā, pirms sākam stāstam, kas šodien būs, vispār gribētos arī saprast no auditorijas to vidējo temperatūru. Un tagad jums vajadzētu parādīties šim te jautājumam, kā jūs domājat, nu, vai Latvijā vispār ir iespējams nodrošināt labu pensiju? Un, jā, tāds tīri temperatūras saprašanai, jā, lai saprotam, kādā noskaņojumā. Zin kā, ja uzdot šo jautājumu arī pēc semināra beigām, varētu arī nu, saprast, vai šīs semināram, kā saka, ir bijusi arī pievienotā vērtība. Un, jā, seminārs ceru, ka pēc semināra vismaz kāds uzzinās kaut ko jaunu, jo noteikti pieļauju tādu, kas par, piemēram, indekso vai pensijām zina pirmo reizi, un kādi jau, kā saka, kas jau ir pieredzi. Saprotu, ka vairums ir nobalsējuši, 83%, kopā esam 103, jā, tad baigi forši man rāda visu zooms. Un, jā, bet aptuveni arī to tendences arī saprotu, tad 68% ir teikuši, ka jā, un tad 32, ka nē. Ok, vispār diezgan pozitīvi. Es tā skatos un priecājos gan par jā, gan par nē. Un tad, nu, cerams, kā saka arī pēc webināra šis viss statistika varbūt mainīsies uz labo vai slikto pusi. Tad jau redzēt. Bet labi, ko tad mēs šodien apskatīsim? Ir tā, ka pirmais, ko mēs darīsim, tīri arī vienkārši izstāstīsim par to, kā strādā pensijas sistēma Latvijā, ko vispār no tās varam sagaidīt, un tālāk arī tad, atbildēsim uz to galveno jautājumu, ja, kā konkrēti ar piemēru, kā tad līdz vecumdienām vispār iespējams tikt pie labas pensijas. Arī apskatīsimies kādus vispār ir ieguldīšanas iespējas, varbūt citus instrumentus, nedaudz pieskarsimies tam, un arī tad beigās būs arī praktiskā daļa, kur tad reāli arī caur valsts portālu Latvija.lv parādīsim, kā vispār apskatīties, kāds ir jūsu šodienas pensijas uzkrājums, salīdzināsim arī savstarpēju pensiju plānus, un tad arī tā teikt, ļoti ātri iziesim cauri šai mantojamībai. Ir tā, ka jūs arī, ja nemaldos, arī visas semināra laikā, kur Zoomā ir iespēja Q&A uzdot jautājumus. Un tātad pēc manas stāstījuma, jā, būs jautājumi un atbilžu sadaļa, kur tad centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Vēl kas svarīgi jāpasaka, arī pēc tam būs šī te saite uz anketu, kur tad arī, piemēram, ja jums radīsies jautājumi pēc semināra, varbūt neatbildēti vai kautrējamies rakstīt, jā, tur arī būs anketa. Un arī, piemēram, ko esam samainījuši, kādu pensiju plānu, jā, laikā, jebkurā gadījumā, ja vēlaties mums sazināties, būs saite. Nu, laikam esmu visu pateicis, tad, ķersimies arī klāt. Un gribam vai nē, ja strādājam algotu darbu, 20% no mūsu algas tiek novirzīta pensijai. Un te man ir tāds uzreiz retorisks jautājums. Nu, ja es gribu to miljonu, bet man, piemēram, pensija neinteresē, tad, cik viegli ir vispār, tik līdz tam miljonam, jo mēs nesaprotam, kas vispār šobrīd ir mūsu finansēm noteikti. Un tāpēc arī gribētu pastāstīt par šiem vienu piekto daļu, kas mums vispār notiek šodien. Un ir tā, ka jā, esam cītīgi strādājuši, saņemam algu, veicam šīs sociālās iemaksas un negribam tās naudiņas sadalās. Un konkrēti 14% aiziet pensiju pirmajā līmenī. Kur tad šī nauda, kuru mēs atliekam, tiek novirzīta šodienas pensionāriem? Un valsts veido reģistru, kur tad redz, cik mēs katrs esam iemaksājis. Un šo mēdz saukt par solidaritātes nodokli. Kāpēc? Jo tad, kad mēs dodamies pensijā, kas iepriekš ir maksājuši, un mums maksā pensiju, to maksā no tiem cilvēkiem, kas
strādā tajā dienā. Tātad, jā, iet visu laiku šāds te cikls, un, protams, daudz skeptiķi saka, bet kā, nu, ar to demogrāfiju, nu, ir kā ir, jā, piekritīšu, bet patiesībā nav tik traki, jo valsts atkarībā no vidējās algas un vidējās inflācijas valstī šo naudu arī indeksē. Un tas nozīmē to, ka, nu, tāpatās mēs saņemsim vairāk nekā paši esam iemaksājuši. Vienīgi ir tas, ka šo naudu mēs īsti neko ietekmēt nevaram, tikai skatīties un priecāties, kā tā nauda aug. Un tālāk atkal parunāšu par 6%, konkrēti par otro pensiju līmeni, kas ir daudz jau interesantāks, jo šis jau ir reāli mūsu kapitāls, un ir tā, ka tā nauda uz vietas īsti nestāv vai neiet tālāk, jo to naudu iegulda finanšu tirgos ar tādu mērķi, tad, kad mēs dodamies pensijā, lai naudas būtu vairāk. Un valsts šo ieguldīšanas uzdevumu ir uzticējusi kādam no 8 pensiju pārvaldītājiem. Un te man sāksies atkal nākamais jautājums. Vai jūs vispār zinat, kurš ir jūsu pensiju pārvaldītājs? Ja, tad arī vienkāršs jautājums, tur jā vai nē, tūlīt arī vajadzētu parādīties. Ja? Un tad jau arī sapratīšu, ka, piemēram, vairumam, ja, tad uz iepriekšējo jautājumu, tad man ar 32% tā intensīvāk jārunā, un šeit pagaidām arī izskatās tā, ka wow, diezgan ļoti zinoša auditorija, kas ir ļoti patīkami, prieks. Tad tieši arī man lielāks izaicinājums izstāstīt kaut ko jaunu, jo jūs jau zināt, kurš šis pensiju pārvaldītājs ir. Un, jā, tad vairums arī no 84% ir nobalsojuši, un tātad 10% nezina. Tātad, ok, ceru, ka pēc šīs prezentācijas tad būs 100% jā. Labi, tad nu, tā tad sanāk tā, ka jā, mēs naudu atliekam no savas algas, naudu ieguldās finanšu tirgo, pārvaldītāji, kā saka, cenšas mums dabūt pēc iespējas lielāku peļņu, bet rodās jautājums, kur tad ir motivācija pārvaldītājiem? Ne? Un tā pareizā atbilde ir komisijas maksas, kas ir pavisam normāla praksa. Tātad mēs katrs par pakalpojumu vai nu saņemam kaut ko, vai arī dodam un pasakamies paldies. Un tas princips strādā labi. Vienīgais problēma bija vispār tā tieši konkrēti pensiju nozarē, ka tās komisijas bija diezgan par augstu salīdzinoši pret to peļņu. Un tātad nu, šis sapnis par lielām komisijas maksām saka, nu jā, bija liels komisijas maksas un peļņa atkal nu, tika diezgan ierobežota, un tāpēc agrāk nu, bija kā, ka pensiju plāni nebija tik ienesīgi, cik viņi potenciāli varēja būt. Un ir tā, ka vispār Latvija, salīdzinot ar visām pārējām attīstītākajām valstīm, maksāja nu, augstākās komisijas maksas. Un, nezinu, kādam tas ir pārsteigums vai nav, bet jā, un reaģējot uz šo situāciju, šeit sākās arī Indexo stāsts, kas ienāca tirgu uzreiz pusi zemākām komisijas maksām, un šeit uzreiz sākās arī konkurence. Un šodien ir tā, ka tā vidējā komisija ir reāli 3 reizes mazāka. 0,5%, kā nu kuram pārvaldītājam, ja? Un arī maksimums šai komisijai var būt tikai 1,1%. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā mēs jau šobrīd maksājam mazāk par šo te pensiju pārvaldīšanu otrajā pensiju līmenī. Un, jā, es saku, indeksā var patikt, nepatikt, bet jebkurā gadījumā visa sabiedrība no tā iegūst. Un tas ir ļoti apsveicami. Nu, lūk, kopumā mums jā, tad ir 8 pārvaldītāji, bet kopā ir veseli 33 pensiju plāni. Un kā tad reāli saprast to, kā izvēlēties, kurš ir man piemērotākais, kurš, kā saka, manu kaimiņam piemērotākais, jā. Un tas viens no principiem, kā izvēlēties, un to rekomendē visi pensiju pārvaldītāji, ir atbilstoši vecumam. Un tagad arī es teiktu, tad atceramies, ja, tad 90% teica, ka zina savu pensiju pārvaldītāju. Un tagad būs vēl viens jautājums, ja, vai jūs zinat, kurš vispār jums pensiju plāns ir? Jā, tas būtu tāds diezgan arī interesanti pastīties, jo nu, pārvaldītājs ir, jā, nu, tā kā viņi 8, jā, bet tomēr pensiju plāni ir veseli 33, un tāpēc būs interesanti apskatīties tā.
Tā jau plus mīnus man arī likās. Jo tīri no savas pieredzes var teikt, ka pensiju pārvaldītājus zina vairums, jā, bet pensiju plānu reti kurais. Un tad sanāk, jā, šeit tad 70 pret 30, 71 pret 29%. Ļoti labi, ļoti labi. Man patīk šī statistika un ļoti forši, ka ir tiešām zinoša auditorija. Bet, nu jā, tas galvenais princips, kā vispār izvēlēties tos pensiju plānus, ir pēc vecuma. Tieši tik vienkārši. Paskatieties, cik mums gadi ir pasē, un tad saprotam, kurā pensiju plānā ir. Šeit mums ir konkrēti indekso piemēri, arī viegli uzskatām, tīri tā, gan nosaukumā, gan arī citiem pārvaldītājiem ir šie te gadi ierakstīti, un kur tad ir tā atšķirība? Un galvenā atšķirība ir šajā akciju un obligāciju īpatsvarā. Tātad, kamēr esam jauni, tikmēr mēs turamies šajos te akciju plānos, kur tad viņi ir daudz svārstīgāki, tātad augsts svārstīgums, bet arī potenciāli arī lielāka peļņa. Un kamēr esam jauni, mēs cenšamies vairot šo te pensijas kapitālu, bet tad, kad jau tuvojamies pensijas vecumam, lēnām rekur jau pēc 50 gadiem vai vēl tuvojoties, jā, pavisam tuvu pensijā, mēs cenšamies šo visu sapelnīto naudu nosargāt. Nu, lūk, un tāpēc, lai neredzētos tā, ka tieši dienā pirms pensijas notiek kaut kas briesmīgs, visi tirkus krīt, un mums pēkšņi samazinās pensija par 20–30%, kas tiešām būtu nepatīkami. Starp citu, arī var parādījuši šeit uzskatām, kā tad vispār šie pensiju plāni strādā ilgtermiņā. Šeit pēdējie 6 gadi. Ja, kad konkrēti šie paši indekso 3 pensiju plāni strādājuši. Un ko mēs redzam, ja, tad jauda, ja jauniešu plāns 6 gadiem uzrādīs augstāku rezultātu nekā izaugsmu un konstruktīvais plāns. Bet tas, ko es vēlos, piemēram, vērst uzmanību, ir šīs te. Un šeit, ja kas zina, ja, šeit, kā saka, sākās Covid krīze. Un varam iedomāties, piemēram, ja esmu cilvēks, kam tūlīt jādodas pensijā, ļoti labi, ka esmu izvēlējies šo te konservatīvo plānu, jo tad šajā te pīķī, saprot, man varbūt te jau pensija tuvojās, ja? Labi, ka man šis te kritums nav tik salīdzinoši augsts, liels, bet tad, kad esmu jau tā kā jauns cilvēks, jā, nokrita, bet man līdz pensijai taču ir ilgi un redzam, ka ilgtermiņā arī šie pensiju plāni šo te atkopjās no šī te krituma un arī ilgtermiņā pelna vairāk. Protams, vēsturiskie rezultāti negarantē tādu pašu rezultātu nākotnē, un Latvijā ir tāda neliela problēma, kad šie jauniešu plāni, kas ir par lielu problēmu, ka jauniešu plāni parādījās tikai pirms vairākiem gadiem, bet ne pirms 20, 15. Un tāpēc problēma ir tā, ka daudz jauni cilvēki atrodas kādā no šiem te pensiju plāniem. Tāpēc arī ir svarīgi sakārtot šos pensiju plānus. Nu, lūk, bet roda tālāk man kārtējais retoriskais jautājums, vai no valsts šīs te pensijas, kas ir pirmais un otrais pensiju līmenis, var iespējams uzkrāt miljonu. Man pūle nav, viss kārtībā, atbildēšu jūsu vietā, un tā realitāte tā, ka, diemžēl, visticamāk, ka nē, jo tomēr, protams, ir izņēmumi. Ja mums, kā saka, regulāri maksājam solidaritātes nodokli, jā, tad ir iespējams. Bet tātad, jā, valsts pensija pēc Latvijas bankas aprēķiniem labākajā gadījumā nodrošinās pusi no pēdējās algas. Tāpēc jāsaprot, tā teikt, no saviem sociālajiem iemaksām vien mēs šo te līdz skārotajam miljonam netiksim. Tāpēc jādara kaut kas pašiem. Un, lai nodrošinātu pārtikušas vecumdienas, tad viens no variantiem, viens no vienkāršākajiem, un kas arī ir vispār labs starps, lai sāktu investēt, ir pensija 3. līmenis. Ko tad arī izvēlās vairāk 100 000 cilvēku Latvijā? Un tad, rodās jautājums, kas tad tāds īsti ir? Un ir tā, ka tas ir brīvprātīgs uzkrājums, kur mēs paši izvēlamies, cik daudz un cik bieži mēs maksājam. Šajā te uzkrājumā, jā, nav tā, ka tur ir kaut kādas minimālās summas vai kas, vai arī, piemēram, tur obligāti jānomaksā, tur, nezinu, 5, 10, 15 gadi, jā. Kā saka, tas ir viss jūsu kapitāls, jūsu atbildība.
Tālāk tā nauda īsti nestāv uz vietas, tā nauda tiek ieguldīta finanšu tirgos ar tādu mērķi, līdzīgi kā otrajā pensiju līmenī, ka mēs šo naudu ieguldam ar tādu mērķi, lai šīs naudas būtu vairāk. Viena no tādām svarīgākajām lietām, ko arī cilvēki izvērtē, atverot trešā pensiju līmeņa kontu, ir šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksa 20% apmērā katru gadu. Tātad 1. martā ir lieli svētki, jo es visu cauru gadu cītīgi maksāju trešā pensiju līmenī. Man 1. martā iesniedzot deklarāciju parādās tas, ka jā, es to esmu maksājis, 20% man nāk atpakaļ, un, protams, tur arī ir limiti. Tātad 10% no gada bruto algas un vai līdz 4000 eiro. Tad, jā, ir arī limiti. Un tā kā diezgan liela motivācija, tad garantēt 20% no mūsu gada iemaksātās summas. Protams, arī nav mazsvarīgi, ja ir iespējams šo kapitālu izņemt uzreiz vai pa daļām ātrāk nekā, piemēram, šobrīd 1. un 2. līmeni, jau 55 gados. Un vēl viens bonus ir tāds, ka, mums neesam spiesti ņemt viņu uzreiz visu ārā. Pa lielam mēs varam atstāt arī kapitālu joprojām tur, lai nauda dara savu darbu, un tad attiecīgi, cik mums ir nepieciešams, tik mēs arī no tā izņemam ārā. Diezgan ērts veids. Protams, arī uzkrājums ir mantojums, ja ar mums viss slikti, un ar kādu no pārvaldītājiem slikti arī to valsts aizsargā ar likumu, un tādā ziņā nauda nepazudīs. Lūk, un tīri, lai arī saprastu to, cik svarīgi vispār sākt to trešo pensiju līmeni pēc iespējas ātrāk, man šeit būs tāds neliels praktiskais uzdevums, un kur tad, ir jautājums, kam tad 66 gadu vecumā būs lielāks uzkrājums. Būs 2 piemēri un par to, kā tad vispār tā nauda strādā. Un ir tā, ka mums būs 2 personāži. Pirmā būs Līga, kas iegulda 100 eiro mēnesī katru mēnesi vecumā no 21 līdz 30 gadiem. Un tātad 10 gadus to dara, un tad šo te kapitālu jāiztiek līdz 66 gadiem. Un otrs personāžs ir Jānis, kas tad arī dara to pašu, iegulda 100 eiro mēnesī, bet to dara 36 gadus, to 3,6 reizes ilgāk un vecumā no 31 līdz 66 gadiem, un, protams, arī tur citīgi naudu šajā te uzkrājumā. Un, protams, arī visiem vienādi nosacījumi, vienādi ieguldījumu šī te politika, stratēģija ar 7% gadā. Jautājums tāds. Kā tad, jums liekas, kuram tad šis kapitāls, kuram tad varētu likties? Un tad rodās jautājums, Jānis, Līga, un šo tad es saprotu, mēs atstāsim jūsu rokās, un tīri vēl padomājam pēdējās sekundes, un tad pateikšu pareizi atbildi. Atļaušos padzerties. Paldies. Labi, pareizā atbilde ir diezgan līdzīga. Abiem būs aptuveni uzkrāt ap 200 000 eiro, un šeit var pieminēt šo te tā dēvēto 8. pasaules brīnumu, jeb saliktos procentus, kad laiks ir daudz vērtīgāks, un šie te procenti salikti ir pelna daudz vairāk nekā tas, cik mēs paši esam reāli iemaksājuši. Un tāpēc arī ir svarīgi krāt, kā saka, pēc iespējas ātrāk, veidot šo te labo paradumu, un lai šis kapitāls, kā saka, mums augt pēc iespējas vairāk. Lūk, bet te jau mēs tikai par 200 000 runājam, vai ne? Mēs taču esam atnākuši pēc miljona, vai ne? Un tad, Jānis saprats, turpina savu investīciju ceļu, un tad, parādīsim, kā tad ir iespējams vispār uzkrāt šo miljonu. Un šis ir viens konkrēts piemērs, tā teikt, garo Excel mēs arī nerādīsim, jo, formāts ir tāds, ka varbūt kāds gribētu iedziļināties, bet, formāts mums to neļauj, tāpēc arī izstāstīšu par šo te Jāni. Ir tā, ka viņam šodien ir 30 gadi, un viņa pašlaik bruto alga ir 2000 eiro mēnesī. Komentārs par algu ir tā, ka viņam tā katru gadu indeksējās par 5%. Tātad un tad tālāk ir tā, ka viņš jau, protams, arī ir pastrādājis, jau ir nozares profesionāls. Viņam šobrīd uzkrājumā pirmajā līmenī ir 10 000 eiro, otrajā līmenī 5 000 un trešajā līmenī 1000. Tad jau laicīgi sācis maksāt trešajā pensiju līmenī, un tad arī visu savu iepriekšējo stāžu
veicis, kā saka, godīgi maksājis nodokļus un tā. Un tālāk runājot par to, ko tad viņš dara, jā, viens, protams, kļūst par labāku nozares speciālistu, audzējot algu. Otrais ir tas, ka viņš pensiju otrajā līmenī ir izvēlējies pensiju plāns atbilstoši vecumam. Tad arī līdz 50 gadiem paliks akciju plānā, līdz 57 gadiem pa pusē aktīvajā pensiju plānā, un tad, jā, tālāk jau pēdējos gadus paliek obligāciju plānā. Un tad par trešo līmeni ir tā, ka viņš veic šīs te automātiskos sadalījumu, kur tad arī indekso klientiem nav nepieciešams mainīt šo te akciju un obligāciju sadalījumu. Tas viss notiek automātiski viņu vietā, ja? Un tad arī viņš vienmēr atliks 3,5% no algas. Ja? Tad pie 2,000 eiro tie ir 70 eiro. Un kāds var teikt, 3,5%, kas tas ir? 70%, 70 eiro, tas taču ir baigi daudz. Arī par to iemaksām atceramies, ja? Tad viņš vienmēr atliek 3,5% no algas. Alga viņam ceļās par 5% katru gadu. Tas nozīmē, ka nu jā, viņa tātad attiecīgi arī iemaksas pensiju trešajā līmenī ceļās. Nu, lūk, un tas ir konkrēts piemērs. Varam iedomāties sevi, kādam ir virs 30, kādam ir zem 30, kādam ir lielāka alga, kādam ir mazāka, ja? Bet tad jūs aptuveni arī saprotat, kādi jums ir nepieciešami paradumi, lai tad arī paši varētu sasniegt šādu rezultātu. Pareizi, tad rezultāti nāc varētu. Un, jā, tad ņemam iepriekšējos nosacījumus, un, jā, rezultātā sanāk ir tā, ka no pirmā pensiju līmeņa, jā, tad ir vairāk kā 500 000, otrajā līmenī 341 tūkstoši, un tad ar šiem te 3,5%, jā, katru reizi tad sanāk ir uzkrāti nepilni 200 000 eiro. Līdzīgi kā varbūt tas bija arī iepriekšējā piemērā. Tas kopā arī sanāk 1 800 000 eiro. Protams, ir vairākas nianses, vai ne? Atcerēsimies vārdu, kur esam iemācījušies pirms vairākiem gadiem, ka vērtība mainīsies, jeb inflācija. Tātad, jā, ar šo te miljonu pirktspēja nākotnē būs mazāka nekā tā ir šobrīd. Un, protams, arī saprotam, ka šīs te, piemēram, dzīves ritms ir dažāds. Varam doties kādā ceļojumā, ja, tad kādu gadu, divus atpūsties no darba, mēģināt riskēt veidot savu biznesu un arī saprotam, jā, kā saka, tas dzīves ritms mums ir citādāks. Bet tas neliedz mums veidot labus paradumus. Un, protams, arī vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Un, jā, kā saka, solīt mēs miljonu nevaram, bet mēs varam parādīt ceļu, kā līdz tādam var tikt. Nu, lūk, un par pārtikšām vecumdienām un finanšu stabilitāti ir iespējams parūpēties. Galvenais tiešām ir pašiem par to parūpēties. Un tagad arī, ko mēs vēlējāmies nedaudz pastāstīt, jā, vispār par nākotni, kur kā ieguldīt. Un ir tā, ka tas pensiju trešais līmenis varbūt tāds tiešām pirmais solis investēšanā, jo servis, ko šobrīd piedāvā, ir diezgan ļoti ērts. Mums nevajag domāt par, kur ieguldīt, cik akcijās, cik obligācijās ieguldīt atkarībā no mūsu vecuma. Ja? Un papildus vēl tā mums valsts nāk pretī un mudina mūs iemaksāt šajā trešajā pensiju līmenī. Tāpēc tas tiešām arī cilvēkiem, kas vēlās sākt investēt, tas ir ļoti labs un izdevīgs pirmais solis. Un vienīgais, jā, kas cilvēkiem arī varbūt var nepatikt, ir tas, ka līdz 55 gadiem šī nauda paliek tā teikt iesaldēta, ja? Un tāpēc mēs arī, to saprotot, arī aicinam arī sadalīt šo te portfeli, diversificēt, neturēt visas solis vienā grozā un arī apskatīt citas iespējas ieguldīt pasīvi, vai tas būtu nekustamais īpašums, vai tur arī pašiem pirkt fondus, vai atsevišķi akcijas, un, nezinu, tagad kripto arī aktuāli ir, ja? Tā kā katram ir savs, un ja jūs, tā teikt, ļoti labi sapratīsiet, kā strādā pensija, jūs arī ērtāk sapratīsiet, kā vispār strādā šī investīcija pasaule. Nu, lūk, un kāpēc vispār
pasīvā ieguldīšana, kāpēc mēs aicinām tiešām ieguldīt pasīvi indeksu fondos, jo, ja tā atdeve, kā saka, runā pat par sevi līdz šim, un arī šie te pasīvie fondi ir daudz, nu, ir sevi vēl labāk pierādījuši kā aktīvi pārvaldītie fondi, tīri vēsturiski, un arī tīri, nu, mēs katrs esam speciālists savā nozarē, un man būtu grūti, piemēram, uzturēt dzīvokli ar īrniekiem, katru mēnesi rakstīt rēķinu, pēkšņi uzzināt, ka viņi izvācās, pēkšņi iet iekšā dzīvoklī, saprast, ka man vajag remontu, papildus izmaksas, ienākumu krīt, un tad teikt, saprotam, kas mums pašiem interesē. Un ja mēs esam pilnīgi citā nozarē profesionāļi, un saprotam, ka mums šai investīcijai, jā, viņa ir vajadzīga, bet man nav daudz laika. Tāpēc, jā, veltiet tam laiku, lai saprastu, lai nākotnē, ja, jūs šos vairākus gadus uz priekšu, jūs saprastu, ok, man tam vajadzīgs dažas minūtes dienā, nedēļā, mēnešos, jā. Un tā kaut kā, jo tomēr tās pensija ir maratons, nevis sprints. Un vienā brīdī, piemēram, pēc šīs prezentācijas, ok, saprotam, jā, viss notiek, man vajag kaut ko iemācīties jaunas prasmes, atvēršu trešo pensiju līmeni, jā. Un, jā, tā teikt, tiešām ir svarīgi to sākt pēc iespējas ātrāk, jo saprotam arī pēc tā kā, piemēram, šajos piemēros bija, ka laiks ir daudz vērtīgāks nekā tā pati nauda. Un, kāpēc nesākt ar šodienu? Un arī ir tā, ka, protams, tam visam vajadzīga arī disciplīna. Un ir pierādījies, ka tieši šis regulārais maksājums uzlabo izredzes ieguldīt vairāk. Man personīgi trešajā pensiju līmenī iemaksa tiek veikta diena pēc algas dienas, jo es zinu, ka, jā, man primārs atlikt naudu sev, un tad es arī, tā teikt, ar to visu rēķinos arī nākotnē. Atvainojos? Nu, lūk, un tāpēc, jā, ir svarīgi saglabāt šo te konsistenci, un pa lielu trešajā līmenī sanāk tā, ka reizi gadā jāpārmaina savas iemaksas, nu, kā algas palielinājums, kā noticis, un tie ir arī pārbaudīt, kā līdz šim ir kapitāla veicies. Nu, tieši tik vienkārši. Labi, tagad gan virzīsimies uz kaut ko vēl tādu darbīgāku, ja, kas ir Latvija LV praktiskais darbs, praktiskais uzdevums. Un ir tā, ka jā, vajadzētu izskatīties šādi. Šeit mēs tad reāli arī parādīsim, kā tad reāli apskatīties savu pirmā un otrā pensiju līmeņa kapitālu, kā samainīt pensiju plānu, kā salīdzināt pensiju plānus un kā sataisīt mantojumību. Es saprotu, ka šis ieraksts tiek ierakstīts, un attiecīgi, ja kaut ko nepaspējat izdarīt, droši varēsiet meklēt ierakstu. Un, jā, kā saka, tīri raiti iziesim cauri, un rekur tad pie e-pakalpojumiem, ja esam caur datoru, uzspiežam ESA informāciju un pakalpojumu. Ja esam caur telefonu, uzspiežam uz pakalpojumiem, un tad arī lejā parādīsies šī te FSA rinda. Tālāk spiežam uz piekrīt lietošanas noteikumu un tad pieprasīt pakalpojumu. Tālāk, tad šeit aizņems visvairāk laika, ja, nāksies tad autorizēties, ja, tad atzīmēm ķeks, un tad izvēlamies kādu no autorizācijas veidiem, kas mums pašiem ir pieejams. Ja. Tad, ja kaut kas ir nepaspējams, viss kārtībā, varēsiet arī pieteikties konsultācijai pēc tam. Nu, lūk, un tam, ko vajadzētu redzēt, ir aptuveni šāda aina. Protams, cipari katram atšķirās, ja. Un tad, ko mēs šeit redzam? Tad pirmais ir tas darba stāsts, cik mēs reāli esam oficiāli nostrādājuši valstī, un cipars pa labi ir tas, kā man patīk teikt, motivācijas cipars, cik tev vēl jānostrādā. Vai ne? Tālāk mēs redzam pensiju pirmā līmeņa kapitālu, tad atcerēsimies, ja, 14% solidaritātes nodoklis, indeksācija, īsti neko ietekmēt nevaram. Nu, lūk, tālāk pie otrā pensiju līmeņa, ja, tad atceramies 6%, ka pārvalda kāds no pārvaldītājiem, un nauda ieguldās finanšu tirgos. Nu, lūk, un tā kā šodien otrais pensiju līmenis ir daudz interesantāks, uzspiedīsim arī pie otrā pensiju līmeņa skatīt vairāk, kur tu varēs redzēt to, ko vispār tas katrs cipars nozīmē, ko tā summa nozīmē. Nu, lūk, un cipars pa vidu ir šie te 6% no katras algas, ko mēs paši reāli esam iemaksājuši. Ja? Tātad, jā, šie te mūsu ieguldītie 6%. Atkal cipars pa labi ir tas,
cik daudz pensiju pārvaldītājs vai pārvaldītāji, ja esam mainījuši, ja, ir nopelnījuši visi mūsu stāžu laikā. Tad, dažreiz cilvēkiem rodās jautājums, tas par gadu vai kā. Un, jā, tas tāds, tad saprotam, tas ir pa visu stāžu. Ceru, ka nevienam nav mīnus zīmes tur. Un tad, jā, tālāk pa kreisi redzam šo te visu summu, ko tad veido divi iepriekš minētie skaitļi. Un tad arī pensiju plāns, kurš tad mums šobrīd arī ir. Lūk, ok, plāns man ir, cipari apmierinoši, bet kā es varu zināt, varbūt kā tur labāk strādā vai kā. Tāpēc arī parādīsim, kā korekti salīdzināt pensiju plānus, mana pensija LV, un droši arī līdzi var doties, bet man jau esmu izpildījis mājasdarbu, ja, jau sagatavojis šo te skatu, kur tad ir jāredz. Tāpēc, kur tātad ieejot mājaslapā, pensiju otrais līmenis, un mēs izvēlamies 3. vai 4. ja nemaldos šo rindu aktuālie dati. Kur tad varam redzēt ar datumu, kāds tur ir, parasti ir jaunākais, ja, kā tad līdz šim šie pensiju plāni ir strādājuši. Un ko tad šeit mēs varam redzēt? Ienesīgums procentos gadā. Ko tas nozīmē? Tātad mums šeit ir vairāki periodi, jā, 6 mēneši, 1 gads, 2, 3, 5, 10, 15 gadi. Kāds tad bijis šis te ienesīgums? Tātad šajā laika periodā, tā teikt, vidēji, jā, tā teikt, jā, ceru sapratāt. Un tālāk šeit arī interesanti cipari, kopējā aktīva vērtība, cik tad cilvēki vispār ir uzticējuši naudu, ja, kuram pārvaldītājiem, kuram plānam, un šeit arī ir tas dalībnieku skaits. Un šis ir arī vienīgais, ko pensiju pārvaldītāji zina par saviem klientiem, tad daudzumu un kopējo kapitālu, var redzēt, kuram tur vairāk, uztic, kuram mazāk. Un tad, protams, arī svarīgākais rezultāts. Kāda ir bijusi šī atdeve? Lūk, un, protams, aicinām izvērtēt šo visu pēc iespējas vairāk ilgtermiņā, jo, jā, tu teikt, īstermiņā visādi var gadīties, bet tomēr atceramies, ka pensija ir maratons. Lūk, un varbūt rodās kādam jautājums, kāpēc pie 10, 15 gadiem nekā nav. Tāpēc, kad šie te aktīvie plāni uz 100% aktīvie plāni valstī parādījās tikai pirms dažiem gadiem. Un agrāk, tā teikt, tie ienesīgākie plāni bija pa pusē aktīvie, bet lietas notiek uz priekšu, beidzot ļauj saprātīgāk ieguldīt šo te nodokļu naudu un lūk arī rezultātu. Lūk, šeit konkrēti mēs parādījām tikai aktīvos plānus uz 100%, kur arī tā kā vairumam vajadzētu būt. Bet problēma ir tā, ja, piemēram, jūs katrs konkrēti varbūt neredzat kādu no saviem plāniem šeit, kas jums ir rakstīts Latvijā, vai tas nozīmē, ka pastāv risks, ka jūsu pensiju plāns nav atbilstošs vecumam. Tāpēc arī aicinam, ja esat pamanījuši to, ka, piemēram, rādās citi gadskaitļi, jā, kā, piemēram, kur ir jauda 16,50, piemēram, pie izaugsmes, kur ir 47, 57, jā. Jā, 47, 57, ne, 47, 57. Jā, kā saka, saprotam, ok, augsts to pensiju plānu nav, un varbūt tas arī ienesīgums nav bijis tik liels salīdzinoši. Lūk, un, protams, aicinu arī mājās katram iziet cauri portālām, tiešām foršs portāls ar daudz informāciju, un varam katrs uzzināt ko vairāk par pensiju. Lūk, un, ja saprotam, labi, tomēr kaut kas dzīvē ir jāmaina. Parādīšu arī, kā praktiski samainīt šo pensiju plānu. Un tad es saprotu, ka vairumu joprojām esam šeit Latvijā LV. Un zem mūsu pensiju plāna, kas mums šobrīd ir, spiežam vienkārši pogu mainīt. Tieši tik vienkārši. Uzspiežot virsū, ir tā, ka tur šobrīd ir ļoti daudz izvēlu ar ļoti daudz e-pakalpojumiem. Un tīnam uz leju, un tas īstais ir priekšpēdējais. Iesniegums pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlē vai maiņai. Spiežam vienkārši, uzspiežam uz tā tās bumbas, un tad spiežam tālāk. Tālāk tad būs šī pirmā lapa, kur 3. rinda ir ieguldījuma plāns. Uzspiežam uz tās, un tad parādīsies visi Latvijā pieejamie pensiju plāni. Jā, starp citu šeit ir indeksā plāni, un tad uzspiežot uz kādu no pensiju plāniem, atzīmējam šeit e-pastu vai SMS. Jā, tad arī pārbaudam pie kontakta informācijas, vai mums vismaz viens ir ierakstīts. Tālāk atzīmējam, jā, tad informācija par pakalpojumu izpildu saņemšanas veidu Latvija Gov.lv, tā būs ātrāk un ērtāk, un arī tad beigās ir 2 ķekšņi par to, ka jā, esat pensiju 2. līmeņa dalībnieks un arī par visu informāciju, ko es šeit stāstu. Tā ir
patiesa. Un tad spiežam pogu tālāk, un tad arī diezgan vienkārši poga iesniegt iesniegumu. Un tad, kad tas viss ir izdarīts, jā, ir e-pakalpojuma darbība ir pabeigta. Un tieši tik vienkārši. To var darīt, protams, ja kāds parāda priekšā. Labi, un virzoties uz priekšu, ja, tomēr tāda arī svarīga lieta ir saprast par to, kas tad vispār notiek ar mūsu naudu, ja mūsu pašu vairs nav, un ir runa par mantojumību. Un, ir tā, ka mums šobrīd būs tāda īsā versija, ja tīri paši var patstāvīgi doties uz indekso.lv mājaslapu svītra manto, un tur ir arī pamācība un pastāstīts sīkāks par šo mantojumību. Vispār arī tāds reiz jautājums visiem ir, cik tad no daudziem no klātesošiem ir sakārtota šī te mantojamība, arī jā, nē jautājums, jā, ceru tūlīt arī parādīsies ekrānā. Un jā, tātad runa ir par pensiju otrā līmeņa mantojamību. Mm. Ļoti labi. Nu, vairums ir, starp citu, tā globāli valstī vairums tiešām tikai maza daļa to ir izdarījusi. Ja? Tad rekur arī 41 cilvēks ir paspējis pateikt, nē, tāpēc silts ieteikums tiešām atzīja, ieejam šajā te mājaslapā indekso.lv svītra manto, kur tad ir pastāstīts, kā to izdarīt, pēc kā vadīties, ja? Un, protams, ja paši netiekam galā, tad droši varam arī zvanīt uz indekso vai arī rekur vēlāk būs arī semināru šī te saite uz anketu, ja? Tad to gan izdarām. Nu, lūk, tātad, ja, jau finišējoties, nofinišējoties, ja, tad neliels kopsavilkums, ja, tad primāri izvēlamies pensiju otrajam līmenim, tātad kā to plānu izvēlēties, ja pirmais tad atbilstoši vecumam, un otrais salīdzinam rezultātus ilgtermiņā, saprotam, kā tad mans pensiju plāns strādājas ar kādu citu, saprotam, kas mums pašiem ir pieejamākais. Nu, lūk, un ceru, ka vairums to, kas pateica pirmajā jautājumā, nē, par to, vai vispār Latvijā ir iespējama laba pensija, ja, tagad varbūt ir mainījuši domas, ja, un tas primārais, ko reāli vajag darīt, ir divas lietas. Pirmais, izvēlamies otrā un trešā pensiju līmeņa plānu atbilstoši vecumam, un trešais, vienkārši veicam regulāras iemaksas trešajā pensiju līmenī. Jo tas ir mūsu kapitāls, neviens mums viņu atņemt nevar, un tā teikt, šādi arī mēs varam tikt līdz šim miljonam, gandrīz miljonam, 2, 3. Tas no jums katra ir atkarīgs pašiem. Un galvenais tiešām veidojam labus paradumus. Mums katram ir šodien citādāka situācija, bet paradumi mums visiem var būt labi. Nu, lūk, un kā jau arī novēguma minēja, jā, tad rekur arī ir šī te saite uz Indexo.lv seminārs, kur tad jūs varat arī pieteikties individuālajai konsultācijai. Neuztraucieties, spama nebūs. Jā, man arī no dažiem citiem semināriem saka par to, ka tik nav spama, viss kārtībā. Un, jā, kā saka, arī es, piemēram, samainīšu pensiju plānu prezentācijas laikā, arī to varat izdarīt. Un tad, jā, tur arī var pieteikties pie ceturkšņa atskaitnēm, ko varbūt kas no esošiem klientiem ir palaidis garā. Un tā kaut kā. Labi, nu ko?